Hei! Mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par kaskādu stila tabulām, bet jau tādā kaujas gatavībā, tādā kaujas apstākļos. Ir tāda vietne template.com, kur var bezmaksas liepladēt visādus CSS šablonus. Template nozīmē šablonus. Varam izvēlēties jebkuru, kurš mums patīk. Un te ir arī labāk podziņinos pie CSS, tad būs visi tieši CSS. Un, piemēram, varbūt man patika šitais variants. Un redziet, sākumā te nekur nespiediet, vajag scroll down. Un te ir live view. Nospiežam live view. Un tad mēs tagad redzam, kā reāli izskatās šitas templates, kā viņš strādā. Otrais ir poga download, tas nozīmē, lai uploadētu. Un tagad mēs saglabājam to failu. Kur jūs saglabāsiet, ir jūsu ziņā. Man jau dotais fails ir saglabāts. Un saglabāju es tur mapi, kur mums bija CSS teorija, izveidoju jaunu mapi test. Te ir tas arhīvs. Tad mēs atarhivējam to arhīvu. Un kas te ir? Mēs atveram un skaties. Visi HTML faili jau ir gatavi. Un mums ir mapa CSS, images un JS. Kas tur atrodas? Mapa images atrodas visi attēli, kas ir pielietoti vietnē. Te viņi ir sašķiroti, par to struktūru jūs paši tam tiksiet galā, jo te es jums radu labu piemēru. JS te ir JavaScript faili, kuri izmantoti dotajā templētā šablonā. Tas ir jQuery. Man būs arī pēc tam par video par jQuery, bet tas būs pēc tam kādu laiku ciņu pēc. Un te ir visvairāk, kas mūsu interesi ir mapa CSS. Atveram CSS. DDS mūsu menu mēs neskatīsimies, jo tas ir uz labi, paskatīsimies. Ko šitā video būtība ir jums parādīt, kā ir iespēja template labelēt no interneta, un te ir galvenais stila fails, ir te galvenajā, kur visi HTML faili, arī galvenais stila fails. Tad mēs viņu atveram ar mūsu programmu, kuru mēs izmantojam, un te jau var skatīties, kas te ir. Te ir body selektoram viss kaut kāds piemērots. Te ir linkiem piemēroti stili. Un te ir piemēram linki ar dažādām klasēm. Rindkopa, attēls, blokota. Un tas jūs varat apskatīties V3 Schools vietnē, ko nozīmē. Vēl klases. Par virsrakstiem, vienkārši klases. Te ir ID unikāli elementi. Template of wrapper, tas nozīmē, kur galvenais, kur viss saturs atradīsies. Template of wrapper vēl viens. Un te jau headers, menu bar, main. Te jūs varat paši to izstudēt, šito failu apskatīties. Un ja šajā failā ir kaut kas, ko jūs nesaprotat, tad droši komentējiet manu video, es jums paskaidrošu. Varat pat visu pierakstīt, kas nav skaidrs. Un tā, kas būtu interesanti, piemēram, atvert failu index.html ar mūsu teksta editoru un apskatīties, kas te ir. Te jau jūs redzat, JavaScript faili ir pievienoti. Stila fails ir pievienots. Un kas te tālāk ir? Un pēc body redziet div ID template body wrapper. Un tieši te arī vēl ir tāda interesanta lieta, ja kāds stilējos elements interesē, piemēram, dotajā gadījumā tas ir ID unikāls elements. Mēs atveram stila tabula, nospiežam Ctrl F, iekopējam nosaukumu un tad skatāmies, kas tas ir.
Un te jau pēc loģikas visu var saprast, un es iesaku jums labi izpētīt šito piemēru, jo te ir ļoti daudz kas tāds, ko jūs uzzināsiet, ja gribēsiet nodarboties profesionāli ar webdizainu. Un rezultātu mēs vienkārši varam apskatīties dubult klikšķis, un mums redziet, te ir adrese lokāli mums uz datora. Šobrīd ir atveries tas, un te mēs varam klikšķināties, skatīties. Nu tā, paldies par uzmanību.